Es jums redzam nobeigumā tomēr gribētu pajautāt. Es sāku savu spēli. Es sāku savu spēli. Jūs bijāt glābējs, tad es neesmu, bet ja situācija atkal atkārtotos un jūs būtu tajā izdejas pozīcijā 21. novembra pēcpusdienā, vai jūs darītu tieši to pašu, ko jūs izdarījāt? Ja es zinātu, ka tāds būs. Ibaka, man pat noils šitādu var iemest. Skrienu zem kroza apakš vienu aizsarguniem, bet Ibaka tu nevar izdarīt. Nekas. Es kārtībā. Es iemetu beidzot pie pirmo metienu. Šoreiz. Ko viņi izjūta, kas ir jādara? Tas būtu kā jāpēc kolēģiem, bet es domāju, ka... Vau. Tad Ibaka var mest iepriekš. Jā. Neiepērkos maksimāls, nedodas tā jākā. Nav drošības Bet jūs jau kolēģiem sniegos pārnāk, ja jūs sniegājat pie psihologa. Kāds bija tās kolēģi emocijas, ko viņi saka? Kas ir tās viņa bailes vai sajūta? Durants nevar komi apsargāt zem to. Bailes tieši. Bailes varētu būt tieši pēc arī, ja runā tieši par tā kompensācijām, ka tiek melots ar tiem cipariem un visu tiek melots tā, tad vispār parādās jautājums, kāda vispār ir gan cilvēku vērtība valstīt, gan arī kāda vispār ir ugunsdzēsēja vērtība. Malaks, Konlī, iemet Cik ļoti valsts novērtēt kaut kā pašu ugunsdzēsēju. Kurš man arī iet iekšā un viņš jau to dēļ. Kurš ir labs cūks? Konlijs. Kā valsts man dod atbild 500 eiro. Tāpēc ir 500 eiro, Tad 500 eiro, tāpēc viņš žāl. Frāca sodīgi. Ja mēs runājam par ugunsdzēsēju, ko viņš dara un... Jūs jau pēc neesat ilgāk laika līdzdarbā, jūs esat finīgas vārtotājši invaliditāti. Vai jūs zināt no kolēģiem, vai viņi darba apstākļi ir uzlabojušies, ja tas pats algu lielāka? Algu lielāka. Aktīvs. To momentu. To vajadzēja iemest gan tomēr. Pirmajā daļā, jā, tur... Bet labi, tev. Es pēc ir labāk, bet arī tas ir... Piedod, Randolfs, ar noju paņēmu, pēc viņam virsū. Paldies, skatnāsā šo. Un Matīs atceries, kā tev bija šajā spēlē 6-0, man ir 4-0. Un tagad... Nē, nav tomēr 6-0. Lavīns no šo pirmo danku. 4-2 mans sākums. Wow, kā Konlijs var iemest aizsardzībā pret Noelu 2 punktus? Gadās? 11-6. Zini, cik man ir precizitāte? Nu. Pašlaik 80%, es esmu 104,5. Ļoti labi. Viņš ir 2-6. Ļoti labi. Par nožēlu tas, ka, ja pretnieks met sūdīgi, tas neko nedod. Nu, tieši tā. Pašlaik Ibaka nav ar neko izcēlies. Arī aizsardzība nav nekāda. Nē, ir, nu, viņa zelta garie pašlaik neko nedara. Nav. Oh, kufus! Čau, kufus! Nē, kāpēc uz lēts? Kāpēc es tur gāju lavīni? Dievs! Kāpēc? Lebrons nogāž man aizsargu, bet neiemet brīvu divnieku. Tas ir normāli, ja vienā periodā iemet apmēram 20 punktus. Jā. Tas ir gan, lai būtu 80. Vienādi sakot, tev jācenšas gūt 20, 40, 60, 80. Un ja tas ir ar piespēlēm un gan daudz reboundiem un kādu stīlu, kādu bloku arī, un fast breakiem un dunkiem, tad vajadzētu būt ok. Ļauns. Krislījiem ir 2 garie. Man garie kā būtu labi. Nedrīkst pieļaut iepriekšējās spēles kļūdu, ka es neņēmu timeouts ne pirmajā, ne otrajā periodā, ne cik tu gana. To gan nevajadzētu, jā.
Lavīna kustībā divnieks ekscelenti izmest. Durāns pat netrāpa stīpu. Atsitās pret stīku. Kā tu izmet? Nē, tas bija vienkārši ar aizsardzību. Jā, es zināju, ka viņš metīs. Viņš neiemet. Lebrons savu tipisko apgriežas riņu. Nu. 4 aizsargi uz viņu būs Grizzlies Smitu. Dators ar viņu spēlē nedaudz pa traku. Smitu? Malači, Durān, tu parādīji. Jā, tu viņu jauno garo. Pirmo reizi redz, ka dators to dara. Padod pāri visam laukumam un padod kaufsam pušiedam ko. Es esmu redzējis. Tādu. Iepriekšējā spēlē man tāds bija. Es izčakarēju savu trīniešu challenge. Nav nekas. Dievs, pēdējā sekundēs ar Durantu izmēt pilnīgi sarkanu. Es varēju vismaz izmest, un viņš arī neiemest. Bet es izmetu pilnīgi sarkanu. 21-14 otrais sākas. Man 21 punktus pirmajā. Kāpēc es lēcu, ja es esmu visam citu nomu? Pāri princim pārdampoja Lavīnu. Divs jau domā tiešām Alens kustībā divnieku. Ja tu redzi Alanu... Matīs, ja tu redzi Alanu ar bumbu, varbūt speciāli atstāja viņu brīvu, lai viņš met divnieku. Vai arī vēl labāk trīnieku. Jo vienu spēli datoru komandā bija Alans, kur tie laikam bija labākie aizsargi, un es speciāli atstāju viņu brīvu, viņš visus aizmet garām. Žēl, ka pret Alanu tā, bet, nu, izmanto izdevību. Ibaka metīs sodiņus. Slēgtī leju, var nedaudz ātrāk izmest. Iegad. Un ekscelenti. Ļoti labi. Pagai, man ir tāpēc, tad es varu iet uz sodiņu challenge. Jā. Tad es nedrīkst vairāk paiki iet zem groza apakšu. Jā, viens, bet tā Lavīna. Nu, jā. Dievs. Tik stūbi tas tagad ir. Ar Hilu bija līdzīgi, viņš arī man ļoti labi nemeta sodiņus. Kustībā atmuguriski es ar Durānu no groza apakšu iemetu ekscelentu. Dabūju ekscelentu, tas bija. Nē. Vēl. Tā, otrā puslaika vidus es metu ar 80% precizitāti, 12-15. Es pabeidzu pirmo periodu 24 punktiem, datoram ir 19 viņam. Viņš metīs pāri visam laukumam. Tas nav iekšā. Man atceriet, kā man pret 76ers, kas tur divreiz pēc kārtas abos puslaikos beigās ir. Konkrēti. Gadsimta beigas. Divreiz. Pūcēja asti ziedēja. Nē, līme trīnīgi, protams, ka garām. Bet galvenais neaizmirst, ka tev vajag iemest kādu trīnīti. Kāpēc? Lai būtu punktiņi vispār. Jo atceries, man iepriekšējā spēlē bija 0 no 3. Viens no iemesliem, man nebija trīnīši taču. Tev obligāti vajag vienu iemeslu. Protams, tas nozīmē, ka tev tagad obligāti jāmēģina. Vienkārši, ja tu redz kādu brīvu. Ok, tā piespēle izgāja savu. 33-14. Rezultāts? Jā. Matīs, galvenais, viss spēle paliec vienādā uzmanībā, un tu nedrīkst pazaudēt uzmanību. Ko? Viņš metīs sodiņus. Lavīns.
Es zinu, ka viņš ir vēl pēc tam viņš ir iekars. Matīs, tu to vari. Pirmais iekšā. 20 punktu vadīja. Iekšā! Paldies tev! Tu man ticēji sirdī. Paldies tev! Mēs arī šobrīd metu ekscelentu sodiņus. Mēģini tā līdz spēles beigām. Tev ir kāds komandā, kur tu ļoti negribētu mest sodiņus? Nezinu, tagad. Tā es nevaru iedomāt. Wow, kā mēs izglābām bumbu. Aldridžs lec pakaļ bumbai un tā trāpīja pa kādu no pretiniekiem un izgāja ārā no viņa. Un pretinieku. Haļā. Es zinu vienu, un es pret viņu laikam nelikšu vispār uz laukumu tagad. No jā. Jo, ja es ar viņu metīšu sodiņus, tad tas būs pakaļā. Nav asists. Dievs, nav asists. Ko žēl. Tā kā šit man nebija ierobežojums uz zelta spēlētājiem, es uzliku Grifinu. Man viņam kontrakti bija. Tā, tu mēģini arī izvēlēties zelta spēlētājs, kuriem tev vairāk kontrakti? Arī. Vienkārši es gribēju kādu uzlikt, man nebija nauda kontraktu priekš sudevu spēlētājs, tāpēc es paņēmu zeltu. Un man Grifins metīs sodiņus. Es sen ar viņu neesmu metis. Neiemet brīvi trīnī, gandrīz par ekscelentismas. Tas atšakarēja savu mešanu, nu. Es zināju, ka nevajag mest trīnī. Un vispār nevienu nekrīt trīnī. Un jā, Grifins aizmet garām otro. 7 no 8, jā, bet tev. Kas solam 4. fauls? 4. personālais. Kurā? 3. periodā? 2. jā. Ak, Dievs, tas ir ļoti daudz. Tieši tā. Tā, labi, es apstīšos 2. perioda beigas iet, cik man ir asisti. 11, tas ir... Uz 2. perioda beigām tas ir ok vēl. Jā, tur viss kārtībā. Ok. Ok, Jennings, pierāda, ka tu vari būt tāds kā Lavīns. Ne jau uz dankošanu. Jennings, es neprasu tev tā dankot. Nē. Pierod, ja es tev nokaunināju tikko. Jennings reiz... Nē, es neesmu 6,6 pēdas garš, nu. Vai ne? Vēl sākā spēlē savu aizsardzību. Sodiņš. Nu, kā Pufusam, Pufus, dators varētu ir labi izmest ar Pufus. Es domāju. Jā, viņš iem tādus. Tas bija paredzams. Man 10 punktu vadība. Tagad Lebrons met sodiņus. Varbūt vienu aizmetīs garām. Iepriekšējā spēlē viņš aizmet 2 garām. Jā, vienu aizmet garām. Iedomājies, Lebrons aizmet. Problēmas. Jā. Bet cik viņam ir? Zini? Nē. Tā kā dators met, tad jau nerāda. No jā, tas jā. Ok, es laikam ar 3. reizi iemet trīnīti. Nē, tikai ar 2. Tikai ar 2. Man laikam vienu neieskaitīja kā trīnīti. Paldies komandai, jā, perfekts darbs Pufusam. 2 punktu sodiņu, viņš neiemet sodiņus, bet viņi sagrābā Tas ir stulbi. Ja būtu dabūjis atlākušo bumbu, tad viss būtu kārtībā. Vai ne? Būtu vēl rebound. Nē. Cita arī labāk, lai viņš iemet ar sodiņu un aizmet garām. Vai ne? O, trīnīts gejam. Malacis. Tagad punkti ir ļoti labi. Man apstājās punktu gūšana. Pilnībā. Paņem timeout. 7 sekundes palika. Paņem īso. Tu esi ņēmis īso timeout? Viņš iemet pēdējā sekundēs trīnīt. Jā, viens kārtēs.
41-25. 41 punktus pēc otrā puslaika. Tas ir labi. 11 asisti, 14 rebound. Labi, jā. 7 field goal, 17-23. Es sāku lažot ritīgi. Durantā 15 vispār jāapsās kādiem maniem spēlētājiem. Cik tu precīzi met? Pēc diviem? Pašlaikā 74. Man ir 71. Man vispār tā, ja Lavīns ir nos no laukuma, tā man punktu būšana apstājās, lai viņam nav šajā spēlē kaut kur 26 punktus. Tev vajadzēja ierunāties pa Lavīnu, viņš tikko tā uzdankoja uz Toniju Parkeru. Konkrēti vienkārši. Vienkārši atvēzējis un līķis no Tonija Parkera. Tur bija Tonijs Parkers. Nē, Griffin nelec tur visu. Man ir 41 punkts, tāpat kā tev, bet man vēl ir minūte 18 jāspēlē periodā. Matīs, man ir apstājusies punktu gūšanās. Man jāņem timeouts un jāliek Lavīns. Jep. Ibaka otrās pašfinālais. Viņi nevar ļaut viņiem normāli ievest, nu nevar. Griffins aizmet garām sodiņa, bļāviens. Atkal. Un Lee, ar kuras vienmēr iemet abus dators, viņu neiemet. Jennings, tu nebija slikts, bet tu meti ļoti daudz nogroz apakšu bez asistiem. Un tas man nepatīk. Bet vismaz viņš meta. Nu jā, viņš metais punktus ieguva viņu. Bet vai tas ir to jāk, ja man nav asisti? Labāk, lai tev ir punkti, nekā tev nav punkti. Labāk punkti bez asistiem, nekā vispār, ka nav punkti. Tas ir koks ar diviem galiem. Es esmu tā pasliktinājis savu. Nu jā, man tagad ir 69. Nu. Es esmu tā pasliktinājis. Tik sūdīgi vienkārši. Neko vairāk nevar iemest. Labi, es Duranta pa daudz izmantoju. Un Konlijs uz laukumu visu laiku. Nu labi, tagad mēs ar viņu spēlējām, mēs arī tā varējām darīt, bet dators jau tā nedara. Nē. Aizsargāts līnijas no līnijas. No asists ir. Kļāvins, kā man besīgi, kad es patiņu filmiņu man nerāda. Matīs, tad tev vajag noņemt filmiņu pirmām kārtām. Otrām kārtām 49 punktus iemeta Geju pēdējās sekundēs. 49 punkti pēc diviem periodiem. Labs. Un es man Ibaka vispār nenogurs, es viņu visu laiku turu. Jo viņš man vispār nemet. Es viņu vispār neizmanto. 15 asisti, 14 rebounds. Kā man pamēģināt izmantot Ibaku? Uz groza apakš vienkārši iedod, kad viņš ir ar muguru pret grozu un pamēģina kaut ko izdarīt. Tiklīdz iedod viņam bumbu, varbūt pamēģina nospiest E-burtu, lai viņš ir ar purnu pret grozu un metu pa taisno. Pagaid, es aizēju pie aizsargu, nospiežu E un tā. Nē, Matīs, ja viņš ir ar muguru pret aizsargu, tu viņam dod tā un nospiedē. Ja viņš nav ar muguru pret aizsargu, tu vienkārši dod viņam un met. Ibakam trešais personālais mums izbaida labā aizsardzība, Loks 99 pret Randolu jau 2 otrā piezīme. Kā viņi mani ķēra punktos ar ķilu? Un viņš nokēlo savu pirmo danku. Nu, pirmo reizi viņš nokēlo savu danku. Šajā spēlē. Kamēr viņi mierīgi būs punktus.
es nevaru izmantot Lavīnu, tad es izmantošu Durantu dankošanai. Dators mēģina iedot LeBronam. Nesanāk. Netiek brīvs. Nu, protams, tur bija sodiņš. Es mēģinu spēlēt aizsardzību. Nē, tur bija kontakts, varēja redzēt. Ak, Dievs, kā Durants danko. Tas ir tā, kā es nezinu. Tāda sajūta, tikai es būtu iedevis kādam pa seju. Tagad iedanko. Man to Gejs tikko iemet trešo trīnīti šajā spēlē. Wow. Tikai 80 trīnītes. Viņš met man ļoti labi. Nē, otrais, 2 no 3. Un Butleram arī 2 no 3 trīnīši. Kāpēc es tādu ar viņu metu? Nu tā ir problēma. Ja man tagad pirmie 2 bija ļoti labi, tad tagad man ir ļoti slikti. Un man nav nejaus, cik ilgi man tagad Durants ir sēdējis maliņā, kādu laiciņu. Kas pa bloku no Griffina? Pie kājas, cik tur 65 bloks, viņš tā nobloķēja tikko LeBron Jamesu. Viņš negāja uz danku, tad arī bija bloks. Bija vienkārši metiens no gulta. Nu? Ibaka vispār neko izdarīt nevar. Nu nezinu, man viņš bija labs uz aizsardzību. Nē, nu aizsardzībā jā, es jau aizsardzību. Nu labi, viņam ir 3 personālās, bet nu tik un tā. Es atkal iedankoju Lavīnu. Atkal aizgāja. Šoreiz ar asīs. No laukuma vidus. Tad malns. Ibaka bloks. Beidzot. Ibaka iet uz aizsardzību. Nē, viņš apspēj no muguras nobučēt. Tagad viņš beidzot iedanko tāpat kā es fast breakā. Dators? Jā. Es tūlu piespēli izdarīju. Gan arī pazaudēju bumbu. Es izmantoju pašlaik Heivardu ļoti daudz, un es vairāk ar viņu neko nevaru iemt. Jāpaņem timeouts un jānomēna, bet man nav tāds, ko es gribētu likt Heivarda vietā. Tikai 10 punktu vadība. Tev ir Butlers, tev ir Durants. Tev ir Grīns, uzliec Grīnu. Man tā liekas, ka Grīns grib uzspēlēt. Iekšā small forward? Jā. Tas nozīmē, viņām būs vieglāk, jo mazāk spēlētājs pret viņu vienkārši. Matīs, man ir 58 punkti, man vēl 3,5 minūtes 3. periodā. Cik tev ir punkti? 58. Un 3,5 vēl jās. Man ir 55. Nu jā, to es vairāk. Nu jā, es saprotu, ka viņībā apstājās punktu kļūšana. Rondos met visu iekšā. Nu jā, zelta spēlētājs var redzēt. Sākumā viņš nebija zelts, gan. Pilnīgi patiesība. Aizgāja. Viņam aizgāja tagad, jā. Dažreiz palīdz, ja tu spēlē manuālo aizsardzību, pats mēģini kaut ko izdarīt. Es labi iemet 2 punktus pie trīnīšu līnijas. Ne jau speciāli vienkārši tāpēc, kad bija pēdējās sekundes. Nice. 12 punktu vadība. 60 punkti? Beidzās 3. periods. Man ir 57 punkti. 7 no 7. Šī rietē 68. Viņam ir 47 rezultāti. Man ir 68, kā vienmēr doktoram 46, 47, 16 tikai es īsti atceries. Man bija 11 pēc otrā. Jā. Tagad man tikai... Tev jādabon... 17 tikai rebound. No 18 punkti. Cik man jādabos īsti?
pār 20 vismaz. Kā iecāks 4. 25 asisti un tev būs kaut kur 25 asisti 100 punktiņu. Man bija 116 tajā spēlē. Tas vienkārši vienīgais, ko es atceros no cik man asisti bija kādā spēlē. Cik to bija? Piedod. Punktiņi? Nē. Asisti varbūt pār 30 laikam tajā spēlē. Maybe. Dievs. Faberānī padoda, es viņam lieku padot Lavīnam uz vidējo zonu, viņš aizbūt viņam garām vienkārši laukumā ārā. Uzmanīgi, jā. Protams. Ja tu bišķi pa tālu padod to piespēli, tad tā ir. Labāk, ja neskriet, tad, kad tu to dari. Kāpēc es metu tādus metienus, es nesaprotu? Labs jautājums. Pēc 2 periodiem man bija 6 punktu vairāk nekā tev, tagad man ir 7 vairāk. Un man vēl minūte 10. Jā, 9 punktu vadība. Tā ir problēma. Es vairāk nevar būt punktus. Jā, noņem grīns jau sliek. Tur viņi kaut ko pamēģināja izdarīt. Ar ko? Grīnu. Jā. Viņš iemeta vienu. Tas ir pietiekami labi. Un tad labi vismaz. Novels arī man tā darīs, kad aizmets garām. Butleram izspļauj ārā. Durantam jau 2 kustībā ar muguru pret grozu. Man jau ir 6 punktu vadīt tikai. Uzliec Durantu, pamēģini kaut ko Durantu. Un viņš dabūja arī Rīlī Arando. Sunīts, nu. Un šito uzbrukumu iemetīs, tad ir pakaļā. Es nozaku pats. Mālats. Jā, viņš man izstūma blocking calls. To es rētu vispār redzu. Šeit, šajā. Jā, viņš man izstūma ārā. Man ir ja es iemetu šito sodiem, man ir 70 punkti pēc 3 periodiem. Jā, 70. Nē! Es izmetu Butleru. Sūdīgi. Ak, Dievs, jā, un ir galīgā pakaļā. Ko es pamanīju, tā, ka tu spēlēji bez manis, tā kā es nebiju, tad tev bija vairāk punktiņi, varbūt tev vajadzēs vienkārši uzspēlēt spēli, kur es neesmu. Ne šovakar vairāk, ne. Varbūt varētu pat vienu pabeigt. Tas ir vispār. Jā, zinu, tā bija sūdīga piespēja. 60 punkti. 58 precizitāte aktīvs. Man bija tik labi sākumā. Es metu 71. Vadīs es vairāk nevaru neko izdarīt. Viss ir apstājies viss. Kamēr viņš met visu iekšā.
2 punktu zāģis. Ak, Dievs. Ir pilnīgi viss apstājies, pilnīgi. Neviens nevar iedankot arī Lavīns, Durants. Kur? Lavīns vispār netiek ārā uz kuras apakšu un Durantu, es jāmu nošķiņš un met visu garantu. Džennings iemet. Tikai divi maitīvi punktiņi, jo vienkārši parasts šots. Nu, tev vajag punktus, Matīs. Tev vajag vinnēt tagad. Noels! Matīs! Kolnīgs jau ir izmets, viņš aizmet garām, bet dators ieskaitā shooting foul, kad Noels beigās viņam pieskars pie krāpa. Ak, Un Dievs. Bonskans iemetīs abas. Tas Noels vienkārši ak Dievs. Viņš ir tik kaitnos, viņš visu laiku taisa sodījus. Fuh! Kas notikās? Nē, viņš nozaka bumbu un bumba vismaz ir mana. Dažreiz tāda brīnumi, kad bumbu iedod Jā, apkārt. tad dažreiz jā. Heivards aizmet pilnīgi līdz grozam netrāp trīnī. Man nav viens trīnīts iemests. Viens. Tas ir sūdīgi. Man mēģināt mest? Belinelli tev ir sastāvā? Tagad nē, bet sev uzlikt. Nu, tev uzliec. Wow, ar Noelu iedankoju pārspriekā. Ok. Tas ir ļoti takti. Tā. Liekam Lavīnu. Belinelli. Baka. Noels. Tas bija sūdīgi. Durants ir pulsā. Randols met vienkārši no trīnības līnijas divnieks iekšā. Ak, Dievs. Ir Baka 2 punktu sodīgi. Ok, malacis. No groza apakšas? Jā, bet man taču jāiemet sodīši. Viņš iemet. Pagaid, un man dators taisīs sodīši. Matīs, tas es nevaru savākt vairāk. Man dators taisīs sodīši. Matīs, pagaid. Nu, viss kārtībā. Padomā, kam tu dod? Kā tu met ar Butleru sodiņus? Nu, nav tik slikti, bet... Ar kuru tu vislabāk vari mest sodiņus? Butleru, Man patīk ar Durantu. Nu, tad dod Durantam. Bet paliecies, ka viņš neizspēlē bumbu tādā gadījumā. Ja viņš izspēlē, tad tev vajag dot Butleram, es domāju. Jo man tā liekas, ka tev Belinelli kaut ir čakarējies ar sodiņiem. Jā, Belinelli nav īpaši labi. Es jau nogaidīju vispār līdz beigām. Negaidi, tev vajag gūt punktus, ja ir iespēja. 6,1 sekundu visādi spēlē 5 manā uzbrukumā. Ar Lavītim iemetu trīnīti beigās. Beidzot! Trīnītis! Matīs, trīnītis! Tev vajadzēja. 0, es vinnēšu. Un galvenais, ka man ir 75 plusā no tā, ka man ir... Nav 70. No tā, ka man ir... Nav 75, bet ir plusā. Bet tev jau nav viens no viens trīnīši. Nav 70, kāpēc nav 75? 75, ja tev ir excelenti trīnītis viens no viens. Bet man ir excelenti sodiņi. Tur, jā. Bet palūr, varbūt tev būs vairāk. Ja tev ir daudz sodiņu, tad būs 100 punkti. Es uzvačēšu. Jā. Tā, cik man ir?
Jā, mamma. 677. Ar to nepietiek. Tev rādīs. Kā? Viņš iziet ātrāk. Nevar tam viņš parādīs, cik tu esi dabūjis priekš pakām. Jā, man ir 300 pakāpes. Kā? Okay. No vīnam beigās bija 25 punkti. Un tā vēl. Nu, tad beidzot tā. Bājabiņa. Ooh. 872, nice. 804, nice. Okay, viena no 3 spēlēm ir. Oh, 5 no 21.